Atkal jāsaka laba diena visiem. Visiem, kas skatāmies, visiem, kas klausamies. Mēs atkal esam sapulcējušies šajās maigajās telpās. Un varam parunāt par kādām lietām, kuras it kā ir ikdienišķas, kuras it kā ir ļoti parastas, bet kuras ir arī ļoti svarīgas mums, katram vienam. Pagājušajā reizē mēs runājam par fiziskām kustībām, par to, cik liela loma ir fiziskām kustībām mūsu veselībai. Un šajā pagājušajā reizē mēs pieskārāmies augsnei. Mēs pieskārāmies augsnes šīm sīkbūtnēm, šiem tārpiņiem, šiem kukainīšiem. Un ja mēs tā runājam, kāda tad ir šī saistības starp fiziskām kustībām un augsnes šiem mikroorganismiem, sīkbūtnēm, tārpiņiem, kukainīšiem. Redziet, ja augsne ir dzīva un vesela, pateicoties šīm sīkbūtnēm, tad arī augi, kas tiek audzēti šādā augsnē, ir pilnvērtīgi, veseli, un viņos ir pietiekoši daudz makroelementi, vitamīni, organiskās skābes, dažādas citas fito uzturvielas un aizsargvielas. Un tad, ja mēs savu organismu trenējam, ja mēs organismam dodam patīkamu fizisku slodzi, tad visas šīs vielas saulaicīgi, pietiekošā daudzumā, kopā ar skābekli nonāk mūsu organismu šūnās, un mūsu organismu šūnas ir veselas, un mūsu audi ir veseli. Un gala rezultātā arī mums ir vesels organisms. Mums ir arī, domāju, arī vesela morāli. Un, ja mēs runāsim šodien par svaigu gaisu, tur būs kaut kas drusku līdzīgs. Šodienas prezentācija ir svaigs gaiss, tā ir mūsu dzīvības elpa. Sākot šo prezentāciju par svaigu gaisu, es gribu parādīt jums gaisa sastāvu. Tātad ļoti vienkāršu gaisa sastāvu. Slāpeklis ir 78%, skābeklis ir 21%, ūdens tvaiks ir 3%, argons, jeb šīs inertās gāzes, tur arī vairākas ir, citas ir 0,93%, ogļu dioksīds, jeb oļskābā gāze, 0,04%, mazā daudzumā ir citas gāzes, un mazā daudzumā ir arī cietās daļiņas, kuras arī atrodas gaisā. Protams, ja mēs dzīvojam tur, kur ir augi, tur, protams, ir daudz ēteriskās eļļas un arī citi vajadzīgi organismam, vajadzīgi savienojumi, kuri ir gaisā un kurus mēs uzņemam caur plaušām. Ja mēs runājam par skābekli, mūsu organismā galvenais enerģijas avots ir glikoze, kura tiek tālāk pārveidota ATF formā, adezīna trifosforskābes formā, kura ir universālā enerģija visiem, absolūti visiem mūsu organisma bioķīmiskajiem procesiem, šūnām, audiem, orgāniem. Tātad glikoze plus skābeklis ir enerģija. Smadzenes plus enerģija ir domāšana. Un domāšana mūs padara arī par cilvēkiem, par cilvēcīgu būtni. Un te ir viena lieta, ko es gribētu visiem parādīt. Glikoze bez skābekļa, lai bez skābekļa no glikozes iegūtu enerģiju, tur ir
20 ķīmiskas reakcijas un nosacīti iegūst 2 enerģētiskās vienības bez skābekļa vidē. Piemēram, te mums ir jāpiemina lielie kašaloti, tie ir vaļveidīgie dzīvnieki jūrā. Viņiem dažreiz viņi nirst 3, 4 un 5 kilometrus dziļumā, un ja viņi tur ienirst, tad viņiem ļoti ātri kāds ir jānoķer un jāpēd. Un tad, kad viņi ir ieniruši, viņu fermentatīvā sistēma ir tik strauja, kad viņi sadala šo apēsto ļoti ātri, bet enerģiju iegūst samērā maz. Viņiem ir šīs saucamais, viņiem ir 2 veida enerģijas iegūšanas mehānismi. Šis aerobais un šis anaerobais. Tātad ar skābekļa klātbūtni un bez skābekļa klātbūtnes. Bet ja glikoze tātad tiek organismā sadalīta skābekļa vidē, tās ir 8 ķīmiskās reakcijas, jeb saucamais Krebsa cikls, tad tiek iegūtas 36 enerģētiskās vienības. Jūs saprotiet, kāda ir starpība? 2 un 36. Tas ir 18 reizes efektīgāk tiek izmantotas barības vielas, un 18 reizes ir lielāks enerģijas avots. Skābeklis dod enerģiju, organismu tonizē, un ir vēl viena ļoti unikāla lieta, bet nomierina mūsu centrālo nervu sistēmu. Tāpēc, kā jau es runāju iepriekš pie fiziskajām kustībām, pie fiziskās slodzes, mums ir vajadzīgs doties vidē, fiziski strādāt, atrasties vidē, kur ir daudz skābeklis. Un mūsu nervu sistēma nostabilizējas pateicoties laimes hormonu veidošanās. Pateicoties, ka veidojas šie laimes hormoni, mūsu nervu sistēma atpūšas un nostabilizējas. Skābekļa trūkums izsauc hronisku enerģijas deficītu. Tas savukārt veido tādu atonisku, tātad atslābušu stāvokli, arī sliktu dušu, depresīvas pazīmes, galvas sāpes un vēl ko mums ir jāatcerās. Trūkstot skābeklim, pieaug brīvo radikālu daudzums mūsu organismā. Līdz ar to organismā var sākt attīstīties dažādas deģeneratīvas izmaiņas, jeb hroniski iekaisuma procesi. Pie skābekļa trūkuma. Mēs parunāsim, runājot par gaisu, ir jārunā par joniem. Joni ir elektriski lādētas daļiņas, kas rodas, ja kādi atomi vai vielas vai atomu grupas zaudē vai pievieno kādu elektronu, vienu vai vairākus. Ja atoms zaudē vienu vai vairākus elektronus, ja viņš zaudē, tad veidojas pozitīvais jons, jeb kations, viņu vēl var sauc arī par brīvo radikālu. Ja atoms pievieno vairākus elektronus, veidojas negatīvais jons, jeb anions, un ja vesela grupa zaudē kādu elektronu, tad veidojas vai no vienvērtīgie vai divvērtīgie joni. Ja zaudē elektronus, tad tie ir negatīvie, tad tie ir, kā mēs te lasām, ja zaudē, tad veidojās pozitīvais jons. Ja pievieno vienu vai vairākus, tad veidojās negatīvie joni.
Un kāda ir nozīme šiem joniem? Mums ir jārunā par gaisa saucamo jonizāciju. Cilvēks diennaktī ieelpo un izelpo apmēram 12 kubikmetrus gaisu. Apmēram. Negatīvie joni gaisā parasti ir skābekļa -2 un OH -1. Ja? Tie ir negatīvie joni. Tātad viņiem ir papildus kāds elektrons. Negatīvie joni organismā ir nepieciešami, lai neutralizētu brīvos radikālus, lai arī nodrošinātu organismām optimālu darbību, un negatīvie joni, gaisa negatīvie joni, piedalās labsajūtas hormonu veidošanās procesā. Ja mums ir pietiekoši daudz negatīvie joni, tad arī mūsu organismā, ja mēs ievērojam arī citus šos principus, atrodamies saules gaismā, pietiekoši normāli pareizi uzturēdam, fiziski kustamies, tad šie labsajūtas hormoni mums organismā veidojās. Un mums nevajag nevienu citu uzmundrinošos, stimulējošos šos līdzekļus, kuri pamatā šodien saistās ar kofeīnu lietošanu. Vai tā ir kola, vai kādi citi šķīdumi, kā kafija, vai kādas dabīgās tējas, nevis augu, nevis zāļu tējas. Tad mums tādas lietas nav vajadzīgas. Dabā šie negatīvie joni veidojas tur, kur ir ūdens. Sevišķi daudz ir pie ūdens kritumiem, jūrmalu, jūras malā, okeānu krastos, zibens laikā, un sevišķi daudz negatīvie joni veidojās priežu mežā, tur, kur ir priežu audzes. Tāpēc cilvēki, kuriem ir īpašumi, kuriem ir mājas, iestādiet priedes. Priedes ir ļoti unikāli augi, jo viņi izdala arī ļoti organismam vajadzīgas ēteriskās eļļas. Priežu skujas ap sevi izdala ūdens tvaikus un vēl arī ūdeņraža jonus negatīvos, kā arī skābekļa negatīvos jonus. Visi augi izdala skābekli, ūdeni, gan jonu veidā, gan kā pilnas veselas molekulas. Ja? Pilna molekula ir skābeklim ir O2, un ūdens mēs zinām H2O, H2O. Negatīvo jonu depo vietas dabā un apmēram koncentrācija 1 kubikcentimetrā gaisa. Un te paskatīsimies, kur viņi atrodas. Piemēram, jūras malā vai okeāna krastos, ūdens kritumu tūmā 1 kubikcentimetrā gaisa ir apmēram 45 līdz 95 miljoni šādi joni. Mežos, kalnos, tekošu upju, strautu tūmā, ezeru piekrastēs ir 50 līdz 100 miljoni šie joni. Dabiskās pļavās, neapmežotās lauksaimniecībā, neizmantojamās zemēs, kur ir dabiskie augi, ir 5 līdz 50 miljoni. Un tagad skatāmies, cik daudz ir pilsētās. Jo mazāk pilsētās ir augi, koki, jo mazāk ir šie negatīvi lādētie joni. Pilsētās 1 kubikcentimetrā biezi apdzīvotās pilsētās ir tikai no 100 līdz 200. Ja man pilsētā ir dzīvoklis šādā biezi apdzīvotā pilsētā, tad šādā dzīvoklī dzīvojamā telpā ir tikai 40 līdz 100 negatīvie joni 1 kubikcentimetrā. Un tagad salīdziniet ar
mežu, ar upes krastu, ezera krastu, dabiskām pļavām, kurā dzīvojamās telpās ir 100, tur ir pat līdz 100 miljoniem. Paskatīsimies tālāk. Pozitīvie joni. Tātad tie, kuri ir zaudējuši elektronus. Kas viņus veido? Visas elektriskās atklātās ierīces. Piemēram, mums ir mājās gaisa sildītāji. Uz elektrisko spirāli mēs redzam, kā viņa uzkarst. Viņa telpas piepilda ar šiem pozitīvajiem joniem. Tai pašā laikā mums, piemēram, ir eļļas radiators, kurš neražo šos pozitīvos jonus. Jo nav atklāta šī termiskā spirāle. Kompjūteri, sadzīves tehnika, sintētiskie grīdas segumi, arī kondicionieri, mākslīgie apdars materiāli. Liela nelaime ir tad, ja mēs mājās taisam ēdienu uz gāzes plīts, un mums nav speciālie nosūcēji. Un te vēl ir tāda lieta. Visi iekšdedz dzinēji, kas izmanto benzīnu, dīzeļdegvielu vai gāzi. Tad ir jautājums, kas tad paliek pāri? Redziet, ir tāda lieta, ko sauc par ūdeņraža dzinējiem, kur degvielas vietā izmanto ūdeņradi. Kādreiz cilvēks to ir izmantojusi, nepilnus 100 gadus atpakaļ. Sakarā ar to, ka viņi ir samērā varbūt bīstami, šodien viņus vairs neizmanto. Un viss ķīmiskais piesārņojums, ko dod rūpniecība, rūpnieciskās iekārtas, tur, kur ir, piemēram, lielās katlumājas, tas viss piesārņo mūsu gaisu ar šiem pozitīvajiem joniem. Daži pētījumi. Ja mēs novietojam pelītes tur, kur ir ļoti liels daudzums pozitīvie joni, tad 1 mēneša laikā nomira 60%. Ja kontrola grupu ievieto negatīvo jonu vidē, dzīves ilgums pieaug par 42%, palielinās izturība pret infekcijas slimībām un pieaug šo pelīšu gan motorā, tātad fiziskā, gan arī seksuālā attīstība. Kaut vai pie pirmās grupas, kura dzīvoja pozitīvo jonu vidē, tur šī motorā, ja fiziskā aktivitāte un arī šī pēcnācēju radīšana krasi samazinājās. Ja mēs runājam par onkoloģiju, tad ir tādi pētījumi pasaulē ir izvesti. Vidē ar negatīvo jonu piesātinājumu organisms pats sāk ražot tādu antioksidantu, tātad tas, kas pasargā no oksidēšanās barības vielas un arī organisma iekšējā vidē pasargā dažādu savienojumu skābekļa piesaisti. Ražot šo antioksidantu, viņu sauc par ubikvinolu, kurš organismā, tieši organisma audos un arī šūnās, audu šķidrumos, neutralizē pozitīvo jonu darbību un sekmīgi bloķē audzēju attīstību. Cik liela ir tomēr nozīme, kādā vidē es dzīvoju un kāds ir mans dzīvesveids? Cik liela tam ir nozīme? Kā blakus tematu parunāsim par
fotosintēzi. Uz mūsu planētas fotosintēze notiek zaļo augu chlorofilos, gaismas un tumsas laikā. Tātad organiskās vielas uz šīs planētas un skābekli ražo gandrīz tikai zaļie augi. Ir daži mikroorganismi, dažas baktērijas, kuru sastāvā ir chlorofils. Ir daži tādi. No ūdens un minerālvielām, no tām minerālvielām, ko augs uzsūc no augsnes, kā mēs jau iepriekš runājām, cik svarīgi ir nozīme šīm augsnē esošajām dzīvajām būtnēm. No šīm minerālvielām ūdens un noizskābās gāzes, chlorofilos zaļie augi ražo skābekli un organiskās vielas. Dzīvnieki neražo organiskās vielas, viņi tikai izmanto to, ko dod augu valsts. Tas ir vienīgais organisko vielu un skābekļa avots uz šīs planētas. Tagad jau ir moderni sintētiski daudz ko ražot, bet par to citreiz. Zaļie augi izmanto mazāk kā 2% no tās saules gaismas, kas sasniedz mūsu planētu. Zinātnieki ir aprēķinājuši, kad visas planētas enerģētisko vajadzību var apmierināt tā enerģija, kas 1 sekundes laikā izdalās no saules. Un šis enerģijas daudzums, kas izdalās no saules 1 sekundes laikā, pietiek mūsu planētai, lai viņa eksistētu 500 miljonus gadu. Cik milzīga ir šī enerģētiskā rezerve? Ja mēs tā nedaudz atejot pie cita temata, tad šodien mums vislielākais enerģijas tas avots, kā mēs redzam, tā ir kodola reakcijas, jeb atombumba. Ir tikai ļoti interesanti, ir viena lieta, kad atoms sprādziens, jeb kodola reakcijas ir tad, kad šie smagie radioaktīvie metāli sabrūk. Bet redziet, uz saules notiek otrādi. Pie atombumbas ir sabrukšana, bet uz saules notiek sintēze, kuras laikā atbrīvojas tāds enerģijas daudzums, kā es jau minēju. Milzīgs enerģijas daudzums. Un cilvēki neko vēl šajā jomā izdarīt nespēja. Ir robeža. 1 gada laikā zaļie augi uz šīs planētas saražo 150 miljārdus tonnas organiskās vielas un tikpat daudz skābekli. Un asimilē 200 miljārdus tonnas CO2. Šodien ir populāri tā ogļūdeņražu emisija, jeb mums temperatūra paceļās uz planētas, tāpēc, kad šī rūpniecība ir vainīga. Ziniet, tas ir liels pasaks. Temperatūra tiešām paceļās un CO2 pieaug, tikai ne jau rūpniecības dēļ, bet viņi pieaug tāpēc, ka pasaules okeāni un jūras ūdeņi šajās vietās kļūst siltāki. Un galvenais CO2 akumulators uz šīs planētas ir ūdens. Tur ir citi mehānismi un citi iemesli. Iesim tālāk.
Kas kavē efektīgu skābekļu izmantošanu? Kas traucē? Redziet, tad, kad manā organismā ir traucēta skābekļa izmantošana, tad nenotiek pareiza enerģijas izmantošana. Un mūsu organisms pie veselīga uztura, pie veselīga dzīvesveida var būt enerģijas deficītā. Jo, kā mēs skatījāmies iepriekš, aerobās, kad ir aerobā enerģijas iegūšana ar skābekļa palīdzību, tur ir 36 vienības. Un, kad ir anaerobā, tur ir tikai 2, kur nav skābekļus klāt. Un tāpēc mums jāsaprot, ka viss tas, kas traucē organismam pārnest skābekli, uzņemt skābekli, izmantot, viss tas arī mums traucē iegūt enerģiju. Un, ja runājam par enerģijas izmantošanu, tad ne jau muskuļi ir galvenie enerģijas izmantotāji. Lielāko daļu enerģijas izmanto mūsu galvas, muguras, smadzenes un nervu sistēma. Un to mums vajadzētu atcerēties. Pat pie niecīgiem enerģijas trūkumiem, pie niecīgiem skābeļa trūkumiem, pirmais cieš mūsu smadzenes, mūsu nervu sistēma. Lietas, kuras traucē efektīgi izmantot skābekli, pirmām kārtām ir tie saucamie triglicerīdi, kurus mēs varam atrast laboratoriskajos izmeklējumos, un tie ir dzīvnieku tauki, kuri tiek sagremoti un uzsūcās mūsu asinsritē. Un te mēs redzam šajā slaidā, šajā attēlā pa kreisi, tad, kad mēs ēdam normālu ēdienu, kurā nav daudz šie triglicerīdi, vai viņi vispār nav, vai ļoti minimāli, tad eritrocīti viens no otra ir atšķirti, viņi nav salipuši, un uz viņu virsmas skābeklis piesaistās daudz vairāk nekā blakus esošajā attēlā, kur ir trekns ēdiens, kur eritrocīti ir salipuši kopā, un viņu virsma, kas spēja pārnest skābekli no plaušām uz audiem, viņu virsma samazināties var līdz 70%. Tātad trekns ēdiens, un mēs esam zināmā enerģijas deficītā, jo trūkst skābeklis. Alkohols. Pat niecīgas alkohola devas salipina eritrocītus. Kāpēc? Ir ļoti interesanti tas, kad katram eritrocītam ir negatīvs, viegls negatīvs lādiņš. Un vienādi lādiņi, kā mēs zinām, runājot par magnetiem, atgrūžās. Un šādi eritrocīti nav salipuši kaudzīties, jeb tā kā vilcienā, vagoni, viens pie otra, kā mēs redzam, kur ir trekns ēdiens. Pat niecīgas alkohola devas, amerikāņu zinātnieki to jau 60. gados atklāja, ka absolūtā alkohola ziņā 0,0 grami, runājot par absolūtu alkoholu, tad tas ir 1-2 mililitri vīna salipina mūsu eritrocītus. Spēj salipināt mūsu eritrocītus. Nerunājot par to, ko šodien sakam, vīna glāzes, tas ir veselības pamats. Ziniet, tā interesanti. Un lielā mērā arī ir. Jo bez alkohola šajā vīna glāzē ir vesela rinda vajadzīgās vielas, vajadzīgie antioksidanti, šīs augu uzturvielas, kuras ir vīnogas sulā. Bet kāpēc man vajadzīgs vēl alkohols klāt, ja es varu tāpat šo
sarkano vai zilo vīnogu sulu lietot bez alkohola. Tālāk tvana gāze. Tvana gāze neutralizē eritrocītu spēju saistīt skābekli. Un tvana gāze veidojas tad, ja mēs kurinot, piemēram, apkuri, krāsnes, plītis, samazinām skābekļa pieplūdi vai arī ļoti vienkārši pārāk ātri pārtraucam, aiztaisam ciet dūmeni, jeb, kā manā jaunībā teica, aizšaujam šīberi. Pozitīvie jauni gaisā. Tāpat salipina eritrocītus. Īpaši nelaime ir tabakas dūmi un nikotīns un viss, kas veidojas cigaretei sadegot. Atklāta liesma telpās. Un tāpat kā treknas ēdienas salipina eritrocītus, tāpat arī ūdens trūkums salipina eritrocītus. Neskatoties uz to, kad viņiem šis negatīvais lādiņš ir vēl saglabājies. Tātad ievērosim šīs lietas. Mēs varam iztikt pāris nedēļas bez ēdiena, pāris dienas bez ūdens, pāris minūtes bez gaisa. Un tad mēs jau arī varam iztikt kādu laiciņu, pāris minūtes, pāris dienas, varbūt pat gadus, bez pietiekoši svaiga gaisa, bez fiziskām kustībām, bez normāla ēdiena, bet gala rezultātā mūsu dzīve pārvēršas par eksistenci. Un kā jau es pieminēju iepriekšējā reizē, kad mēs runājam, tad šajā visu gudrību grāmatā ir pieminēts tas, kas ir uzrakstīts uz kādas kapsētas vārtiem. Šī kapsēta atrodas Alūksnē. Ejot iekšā pa šiem vārtiem, tur ir uzraksts, esi uzticīgs līdz nāvei. Kam? Pareizai morālei, pareizai dzīvei, pareiziem uzskatiem, pareiziem, kas ir rakstīts šajā mūžīgās dzīvības grāmatā. Un tad, kad iet ārā pa šiem vārtiem, tur ir rakstīts, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tātad, ko tas nozīmē? Ja mēs savu dzīvi sakārtojam pēc pareiziem veselības principiem, pēc pareiziem morāles principiem un ievērojam to, ko mēs šodien zinām, sevišķi šajā laikā, kad veselīga vide praktiski tiek iznīcināta, veselīga pārtika kļūst arvien mazāk un mazāk, un arī veselīga morāle tiek iznīcināta. Un tad ir šis uzraksts. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Nu, tad mums ir jāpadomā. Kaps nav pēdējā instance. Ir kāds cits, kas valda pār kapu, un mums ir jāsaprot lieta. Pareizi dzīvojot, pareizi ēdot, piekopjot pareizu veselīgu dzīvesveidu. Arī no kapsētas, ja mūs tur noguldīs, mums būs vēl iespēja dzīvot pilnīgi tīrā, absolūti tīrā vidē, ja mēs ievērojam pareizus principus. Nevis tā, kā te tā cigarete ir. Tas ir tas ir simbols jebkuram nepareizam dzīvesveidam, jebkurai nepareizai iegribai. Mēs degam kopā ar šo savu nepareizo iegribu vai nepareizo dzīvesveidu vai nepareizo morāli. Mēs degam kopā. Un tad ir tikai pelni. Un šajā mūžīgajā dzīvības grāmatā, gudrības grāmatā ir rakstīts, kad būs cilvēki, kuri staigās pa šo zemi, un viņi redzēs,
ka visi tie, kas nav ņēmuši vērā šīs grāmatas vārdus, būs kā pelni zem viņu kājām. Tā tur ir rakstīts. Iesim tālāk. Simptoms skābekļa trūkumam. Ir saspringzinājums, nespēja koncentrēties, negatīvas emocijas, apgrūtinoša domāšana, slikta pašsajūta, arī acu sāpes, galvas sāpes un reiboņi, pastiprināta sirdsdarbība, arī aritmijas. Un tad jau ir tādi smagāki simptomi kā klepus un aizdus. Domājot par šīm lietām, es vēlreiz pieminēšu, kad šie visi veselības principi, par ko mēs runājam, tas ir komplekss. Un mēs redzam, un klausoties, un arī skatoties, mēs varam saprast vienu lietu. Šādas negatīvas lietas var izsaukt arī nepareizs uzturs. Var izsaukt arī fizisks slodzes trūkums un vēl daudzas citas lietas, par ko mēs runāsim tālāk. Vēl viena lieta, kas šodien ir ļoti aktuāli. Tas ir apspīlēts apģērbs. Sievietēm tas ir sevišķi bīstam, jo tas skar iegurņa orgānus. Tās ir varbūt dziļas ginekoloģiskas lietas, bet mums ir jāsaprot. Šāds apspīlēts orgāns sievietei un gaisa nepiekļūšana ir cēlonis ļoti daudzām saslimšanām. Vīriešiem tāpat, mazākā veidā tikai. Kas organismā tiek traucēts? Apspīlēts apģērbs un mūsu orgāni, mūsu audi, āda, asinsvadi, muskuļi. Viņi tiek pakļauti asins stāzē. Viņi tiek pakļauti tādām lietām, kā ir kavētā dažādu vielmaiņas produktu izvadīšana no organisma. Un paskatoties un paklausoties iepriekšējās lietas, mēs varam saprast, ka tas ved pie saslimšanas. Tātad apspīlēts apģērbs organismam nodrošina saslimšanu. Un tiek traucēta normāla organisma darbība. Un tātad tiek stimulēts mūsu laika galvenās slimības. Audzēji, sirds asinsvadu saslimšanas, dažādas depresijas, intoksikāciju izsauktas lietas kā aizkuņa dziedzera, audzēju problēmas. Tāda nieka lieta. Traucējiet ar savu apģērbu, nu labi, izskatāmies, kā šodien šuvēji saka, kā es pats esmu dzirdējis, ko man teica kādreiz manai meitai, tu tādu, tā seksuāli vajag izskatīties, tā vajag izskatīties, nevis kaut kā savādāk, veselīgāk. Nepareiza stāja. Pie kustībām, kad mēs runājām, es pieminēju tādu lietu, kā, nemāku sauktās bija kantorks, jeb, tā kā katedrā, kad cilvēks stāvs un strādā, pieceļās un apsēžās un strādā garīgu darbu. Šodien mūs nosēdina pie kompjūtera, varbūt vienā otrā vietā 8 un vairāk stundas, un mēs esam pie kompjūtera vai mēs esam vēl kaut kur, un tā kā šis vīrietis, viņš ir koncentrējās uz turieni, viņa mugurkauls ir saliekts. Viņa elpošana ir apgrūtināta. Un ja ir apgrūtināta elpošana, viņam vairs tā galva nestrādā. Un tad viņš sāk sevi saspringzināt, jo viņam darbs ir jāpadara.
nepareiza stāja, nepareiza elpošana, nepareiza vielu maiņa, un mēs nevaram savu darbu padarīt pilnvērtīgi, un mums ir zināms slimīgs stāvoklis. Pussaliekts mugurkauls, un mums sāk veidoties starpskriemeļu disku problēmas. Un šodien, cik daudziem cilvēkiem ir sāpes mugurā, sāpes locītavās, plecos, cik daudziem? Kā notiek elpošana? Tātad, kad mēs ieelpojam, tad starp krūškurvi un vēdera dobumu ir diafragma. Un viņa dodās uz leju. Kas notiek? Gaiss ieplūst plaušās. Diafragma atslāpst, gaiss ieplūst plaušās. Tad, kad ir izelpa, redzam bultiņu uz augšu, plaušas tiek saspiestas no apakšas, tātad diafragma savelks, un gaiss no mūsu plaušām izplūst ārā. Un tā vēlreiz. Gaiss ieplūst, gaiss izplūst. Elpošanā piedalās gan krūškurvis, gan vēdera prese, gan arī diafragma. Paskatīsimies saucamo diafragmālo elpošanu. Tad, kad ir ieelpa, tad diafragma nolaižās uz leju, vēders izplešās, notiek ieelpa. Kad notiek izelpa, vēders saraujās, tātad vēdera prese, bet galvenokārt ir diafragma, saraujās, plaušas iztukšojas, un vēders dodās virzienā uz mugurkaulu. Tad ir izelpa. Diafragmālā elpošana, tad, ja strādā tikai krūškurvja muskuļi, skar tikai plaušu augšējo daļu. Apakšējās plaušu daivas praktiski strādā maz vai nemaz. Tur gaiss sakrājās, tur attīstās dažādi mikroorganismi, ko mēs ieelpojam caur gaisu. Tur uzkrājās arī šie gaisā esošie putekļi un citas vielas un attīstās plaušu saslimšanas. Kā elpo mazi bērni? Mazi bērni elpo ar vēderu. Ja mēs elpojam ar vēderu pamatā un tikai pie palielinātas slodzes, mēs sākam arī elpot ar krūškuru. Tad plaušas ventilējās no augšējām plaušu daivām līdz pat apakšējām. Un pieaugušam cilvēkam viss labākais ir saucamais jauktais elpošanas tips, kurā piedalās gan krūškurvja muskuļi, gan arī diafragma. Jo lielāka slodze, jo krūšu kurvis strādā intensīvāk, un arī diafragma strādā intensīvāk, piedaloties arī vēdersienas muskuļiem. Tad, kad mēs sēžam, esam saliekušies uz priekšu, mums pamatā strādā tikai krūšu kurvis. Un mūsu apakšējās plaušu daivas netiek ventilētas un attīstās procesi, kuri nav tie labākie. Sevišķi, ja ir mūsu laikos ir šīs vīrusu saslimšanas, sevišķi, ja mums arī ir sēdošs dzīvesveids, mums ir jāsaprot, kāda ar prātu ir jāmēģina sēdēt ar taisnu muguru un elpot ar pamatā, iemācīties elpot ar diafragmu. Gaisa piesārņojuma sekas.
ļoti bieži šodien to raksta visi medicīniskie žurnāli, arī ārsti. Tātad alerģijas, astma, bronhīti. Ja mēs vēl esam pīpmaņi, tad mums ir attīstās arī plaušu emfizēma, audzēji. Ja mūsu elpošanas vide, kur mēs dzīvojam, kur mēs elpojam, ir piesārņot, var attīstīties autoimūnās saslimšanas un mūsu imūna sistēma var būt nomākta. Pilsētās, ja nav lielie rūpniecības uzņēmumi, galvenie piesārņojuma veidi nāk no automašīnām. Ir interesanti, nesen, piemēram, par benzīnu. Ziemeļa valstīs, no Zviedrijā, pārdošanā ir benzīns bez piedevām. Būtībā tīri ogļu ūdeņraži. Man nesen tāds smaidošs cilvēks, viņš strādā pie motorzāģiem, viņš man iedod tādu mazu trauciņu, tu gribi pasmaržot. Es pasmaržoju, es saku, nevar saprast. Odekolons, ne odekolons, smaržūdens, ne smaržūdens. Es saku, kas tas tāds ir? Viņš saka, tas ir tīrais benzīns. Tikai ogļūdeņraži, tīri ogļūdeņraži, bez jebkādām piedevām. Izrādās, ka Ziemeļu valstīs, sevišķi, piemēram, Zviedrijā, ja apļauj pilsētas teritorijā zālājus, vai arī tavu māju ir pilsētas teritorijā, un tu pļauj savu zālāju vai kaut ko citu dari, tu vari lietot tikai šādu benzīnu. Un tad ir jautājums, kas tad ir tajā benzīnā, ko mēs šodien ielejam bākā? Ļoti daudz piedevs. Ļoti daudz piedevs. Lai samazinātu benzīna cenu, bet vienlaicīgi man tā būtu varbūt nevisai droši pateikt, bet kaut kādas runu līmenī. Tad, kad gāzi ražo, tad paliek dažāda veida tie saucamie vielas, kas ir šķidrā veidā, un viņas kaut kur ir jānoliek ir. Un tādas runas esmu dzirdējis, kad viņi pievieno šīs vielas klāt benzīnam. Tam Ziemeļvalstīs, tam īpašajam benzīnam, viņam neviens nesaka, viņam aktivitāte nezūd arī pēc gada. Mums, piemēram, ja mēs parasto benzīnu lejam, tad man meistars saka, tā, cik tev vajag, tik ielej, un pēc tam lej nākošo. Viņš saka, viņš paliek slikts. Grūti pateikt, kas tur ir. Kaut kas jau labi nav. Dzīves otrā puse. Mūsu brīvība, mūsu tiesības uz veselīgu vidi ir apdraudētas. Piemēram pēc. Šeit ir smēķētāju, kā saka tā, realitāte. Hronisku smēķētāju realitāte. Tas ir plaušas, kas ir pilnas ar darbu. Tur ir audzējs, kurš ir attīstījies Balsenē un iznācis uz āru. Un tur arī plaušu audzējs. Viena plaušu puse praktiski nestrādā. Vai ir vērts dzīvot vidē, kur notiek kas? Kur kūp? Kūp automašīnas, kūp cigaretes, kūp skursteņi. Un atcerēsimies vienu lietu. Tikai 5 cigaretes dienā un mūsu plaušas, mūsu elpošanas sistēma izdala toksiskās vielas, ieskaitot nikotīnu, visas 24 stundas. Un es tagad cilvēks, es tagad gribu nodarboties ar fiziskām kustībām, es gribu
iziet svaigā gaisā, es tagad pilsētā skrienu pa ielu, ko es elpoju. Es eju uz darbu un nāku no darba, un ko es elpoju? Cigaretes un automašīna izplūdes gāzes. Vai tas ir to vērts? Man pašam smēķēt, vai tas ir to vērts arī elpot šādu gaisu? Šī ir fotogrāfija no kāda mikroskopa. Mūsu elpošanas traktu, visu bronhiālo elpošanas traktu, izklāj šūnas, kuru galos ir matiņi. Šie matiņi piedalās mūsu elpošanas sistēmas attīrīšanas procesā. Mēs normāli visu laiku, ko darām? Mēs ieelpojam mikroskopiskas vielas, viņas ir jāizdala no organisma. Un šie matiņi bīda visu to laukā no mūsu plaušām, no mūsu bronhiem, laukā līdz rīklei. Mēs viņu varam izspļaut vai arī norīt. Un tādējādi plaušas atbrīvojas no visa, kas ir lieks. Ejot tālāk, šīs šūnas sauc par stabiņu veidu šūnām. Viņas izklāja visus elpošanas ceļus. Un šo šūnu no ārpuses klāja skropstiņas, par kurām es teicu, ka šīs skropstiņas bīda ārā visus svešķermeņus, iekaisumu produktus, neutralizētos, ja pussagramotos mikrobus. Būtībā mūsu leukocīti šos mikrobus iekapsulē, sagramo, paši iet bojā, un tās ir strutas tikai mazā daudzumā. Eksudātu, visu, kas tur ir. Krēpas, kā mēs tautas valodā runājam. Un šīs skropstiņas bīda ārā. Kas notiek, ja mēs sagraujam šīs stabiņu šūnas un sagraujam šīs skropstiņas? Visbiežāk tas notiek smēķējot, aktīvi vai pasīvi, un atrodoties, strādājot tādā vidē, kur ir daudz rūpnieciskie izmeši. Kas notiek? Skropstiņas pamazām atrofējās, un atrofējās paša šūna, pati šūna, samazinās izmēros un pārveidojas tādā zviņveida šūnā. Ejot tālāk, mēs šeit varam redzēt. Tur, kur ir veselas šūnas, redzēt, tur ir skropstiņas, viņas ir garas. Un tur, kur jau ir skartas šūnas, attēla apakšējā labajā stūrī, tur šīs skropstiņas nav, un šīs šūnas ir jau samazinājušās izmēros. Ejot tālāk, vēl lielāks palielinājums, un mēs redzam, kad ir palikušas tikai šādas zvīņa veida šūnas ar nelieliem izaugumiem. Kaut arī vēl blakus ir daļa šūnas, kurām ir šīs skropstiņas. Un kas notiek? Notiek liela nelaime. Galveno darbu, lai iznīcinātu šīs stabveidu šūnas ar skropstiņām, dara darva, kura veidojās smēķējot. Un gala rezultātā sāk veidoties audzēji. Tas nekas, ka pirms 100 gadiem, pat vairāk, Anglijas skolās ar varu spieda audzēkņus smēķēt, jo izrādās tabakas dūmu klātbūtnē tuberkulozes nūjiņas iet bojā. Un cik daudz cilvēku atmet ar roku, galvenais, ka man ir bauda, jo cigarešu smēķēšana tomēr dod īslaicīgu baudu. Un šīs baudas dēļ un piereduma dēļ cilvēks smēķē un būtībā sevi nogalina. Vēl ir viena lieta, kas piesārņo gaisu, kā jau es minēju, ir
ēdiena gatavošana vai apkure, kura ir atklāta gāzes sadedzināšana. Un tāpēc visur tur, kur mēs lietojam gāzi balonos vai no gāzes vada, kur ir atklātā liesma, ir obligāti jābūt nosūcējiem. Nosūcējiem, kas šo lieko, šo nevajadzīgo sadegušo gāzi izvada no mūsu telpām, kur mēs dzīvojam. Mitrums un pelējums. Vēl ir liela nelaime. Mūsdienās ir tādi, mūsu modernajās mājās vai kaut kur citur, kur mēs dzīvojam, attīstās mitrums, sakrājās, un tur tūlīt attīstās pelējums. Pelējuma sporas, nonākot mūsu organismā, var izsaukt lielas nelaimes, lielas saslimšanas. Un šīs pelējuma sporas var arī mūsu organismā palikt gadiem un mēnešiem, augt un attīstīties. Un mēs varam būt nomākti, mums ir nespēks, gan garīgā, gan fiziskā ziņā. Kāpēc šodien parādās jautājums? Bērniem ir ļoti daudz dažādas bronhiālās un plaušu saslimšanas. Lielā mērā tā ir mūsu vide, un lielā mērā tas ir pateicoties tam, kad trūks svaigs gaiss, un tam, ka daudzi ģimenes tēvi un arī daudz ģimenes mātes šodien niekojās ar cigaretēm, un ir liela jēga nav. Vai jūs izejat smēķēt uz balkonu, vai jūs izejat smēķēt laukā? Liela jēga tam nav. Jo tāpat mēs nikotīnu un šīs tabaks sadegšanas gala produkts no sava organisma, kā jau mēs skatījāmies iepriekš, mēs izdalām 24 stundas. Ir vēl viena lieta. Sakarā ar svaigu gaisu un alkoholu un arī ar kofeīnu. Nikotīns, kofeīns un alkohols ļoti brīvi pārvar saucamās smadzeņu apvalku barjeras un pārvar arī placentāro barjeru. Ja māmiņa ir stāvoklī, tad šīs indes brīvi pārvar šo barjeru. Un būtībā, ja māte, tā ir liela traģēdija. Tā ir milzīga traģēdija, ja māte smēķē. Un arī traģēdija ir tad, ja arī tēvs smēķē. Es jau eju laukā, bet tu indē nākamo bērnu, savu bērnu. Un ejot pa ielu, katrs, kurš smēķē, indē sevi un katru vienu, kas nāk pretī, un katru vienu, kas iet garām. Diemžēl tā ir realitāte. Un tāpēc mums nav, tad parādās jautājums, pie kā tad tie bērni ir vainīgi? Tā ir mūsu morāle, tas ir mūsu dzīvesveids, kas attiecās uz šīm plaušu saslimšanām. Tā ir mūsu vaina, mana un sabiedrības vaina. Kā aizsargāt sevi, savu ģimeni? Tur kaut kur pie Kremļa cienas ir tur milzīgs lielgabals, jā. Tur tās lodes, tur kaut kur nepilnu tonu, viņas tur svēra. Kā mēs varam sevi aizsargāt? Visapkārt ir kaut kas toksisks, visapkārt ir kaut kas
ko mēs varam nopirkt sliktu, ko mēs varam apēst sliktu, ko mēs varam ieelpot sliktu. Kas tad mums ir palicis? Kāda ir mūsu izvēle? Vide, kura vēl kaut cik mūsu laikos ir veselīga, tīra, tā ir vide laukos. Pārceļaties uz laukiem. Sevišķi tas attiecās uz visām tām ģimenēm, kuras gaida bērniņus, vai kurām ir, vai kuras plāno bērniņus. Laukos, vide laukos. Apmācības lauku skolās. Jo organismam ir jānobriest, ir jātīstās organisma visām aizsargu sistēmām. Lai šādā vidē, kāda ir, diemžēl, arī šodien Latvijā, lai tajā varētu turpināt dzīvot veselīgi. Lai pasargātu sevi, piemēram, no šo pozitīvo jonu daudzumu istabās, mēs varam audzēt istabas augus. Viņi arī saista šīs mikroskopiskos putekļus, svešķermeņus. Viņi arī izdala skābekli, viņi attīra gaisu. Ja mēs dzīvojam laukos vai vidē, kura ir samērā tīra, arī pa ziemu, ja ir normāli apkuri, mēs varam atstāt vaļā vēdlodziņu. Vasarā mēs varam gulēt arī pie atvērta loga. Tā ir liela svētība. Aizliedziet smēķēt telpās un neuzturieties pīpētāju tūmā. Tas ir vēl viens kardināls risinājums sevis un savu bērnu veselībai. Gaisa vannas jebkurā gada laikā. Mēs saprotam, lielai daļai tā ir tikai jūrmala. Ja mēs dzīvojam laukos, mēs šīs gaisa vannas vasarā, arī ziemā, mēs varam pieņemt katru dienu. Viņas ir vajadzīgas. Jo arī caur ādu organisms izdala gāzes, caur ādu arī uzņem arī skābekli. Apmēram 4/3 daļu. Gaisa vannas ir vajadzīgas. Ziemā. Kas mums traucē ziemā izskriet vieglā apģērbā? Minūtes 10. Tad, ja mūsu galva un mūsu rokas un kājas ir siltumā. Izskriet, ātri pastaigāt, paliek augstu, ejam iekšā. Lai mūsu organisms funkcionētu, lai mūsu organisms normāli varētu pārvietot gāzes, izmantot gaisu, skābekli, mums ir vajadzīgi ekoloģiski augu produkti. Daniela grāmatā, Bībelē rakstīts, ka zemes noplicināšana turpināsies līdz pat beigām. Diemžēl zeme tiek iznīcināta šīs intensīvās lauksaimniecības darba rezultātā. Bet manā dārziņā un manā zemītē šī zeme var būt veselīga un dot veselīgu uzturu. Priedes, jūra, saule, un mēs varam dzīvot kurortā. Es vēlreiz pieminu priedes. Viņas visefektīgāk attīra gaisu, visefektīgāk piesātina gaisu ar negatīvajiem joniem, visefektīgāk ražo skābekli cauru gadu. Ne par velti jūrmala un priedes ir vide, kurās cēla sanatorijas. Jau no seniem laikiem cilvēki to zināja. Ūdens tūmā, priežu mežu tūmā ir visveselīgākā vide.
Gaisa attīrīšana. Gaisu attīra, ļoti labi attīra zibens, augi un tur, kur ir ūdens tvaiki. Gaiss attīrās. Vislabākā vide, protams, ir jūrmala. Jo tur nepārtraukti skalojās viļņi, tur nepārtraukti notiek ūdens tvaiku izdalīšanās, un tur nepārtraukti gaisma, ultravioletais starojums atsitās pret smiltīm, dodās atpakaļ, atkal atstarojās un atkal un atkal un atkal. Un ultravioletais starojums ir tas starojums, kurš lielā mērā veido šos negatīvos jonus, attīra vidi, attīra gaisu un veido veselīgu ekosistēmu. Mēs skatāmies šos veselības principus, mēs skatāmies šos dabas brīnumus, kas mums ir visapkārt, kas ir nolikti priekš mums, lai mēs šeit dzīvotu arī veselīgi. Šīs zināšanas, un mums ir jāsaprot, ka kāds visu to ir radījis ar savu spēku, ar savu gudrību, ko mums ir grūti pateikt. Un tas viss arī šodien tiek uzturēts, tikai ir vajadzīga man izvēle. Kādā vidē es izvēlēšos dzīvot pats, kādā vidē būs mani bērni, kādā vidē būs manas vecumdienas, un tāds būs arī būtībā mans liktenis. Šī pasaule ir dibināta, un to ir dibinājis tas, ko sauc par radītāju. Bībelē rakstīts, viņš dara zibeņus, lietu, viņš liek vējam nākt no viņa alām, tas ir Jeremijas grāmatā, un tas viss atkal ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu dzīvot, lai dzīvnieki, kukaiņi, mikrobi, tārpiņi, lai varētu dzīvot un eksistēt. Un tas viss ir cilvēkam, lai viņš būtu, es gribētu teikt, arī laimīgs, arī viņš būtu arī apmierināts un vesels. Un tāpēc arī šajā gudrības grāmatā ir teikts, lai visi, kas elpo, lai slavē to kungu. Mēs saprotam, ko nozīmē svaigs gaiss. Mēs saprotam, ko nozīmē šie izveidotie augi. Mēs saprotam, ko nozīmē, kad saule, šis attālums starp zemeslodi un sauli, viņš ir ļoti noteikts. Nevar būt ne tuvāk, ne tālāk. Ja tuvāk, tad šeit sadeg, ja tālāk, tad viss nosalst. Mēs saprotam, ka mūsu zemeslodes griešanās ātrums ap savu asi ir noteikts un konstants. Un ja šis ātrums būtu mazāk, tad atkal viss nosaltu. Ja viņš būtu mazāks, tad viena puse degtu, otra saltu. Un ja viņš būtu ātrāks, tad atkal viss nosaltu. Un ir tik daudz konstants, un ir tik daudz noteikumu, un tas viss ir cilvēku dēļ. Lai mēs varētu veselīgi dzīvot, veselīgi elpot, veselīgi kustēties, veselīgi domāt un veselīgi izvēlēties, kādu dzīves gaitu mēs katrs gribam iet. Jāsaka visu labu, līdz nākošai tikšanās reizei, kad viņi būs. Es domāju, ka nevisai ilgi. Tagad bija tāds pārtraukums, bija visādi lieli sabiedriski, vispasaules pasākumi, visu esam sagaidījuši, visu esam, kā lai saka, aizvadījuši. Tagad ir jāsāk dzīvot tā, kā to
prasa mūsu fizioloģiskie likumi, tie likumi, kas ir ielikti manā ķermenī, kas ir ielikti šai zemē, visās lietās, ar ko mēs sastopamies. Jāsaka, visu labu!